Nokarenās zemenes. Mani sauc Anna. Es dzīvoju Rīgā kopā ar mammu, tēti un brāli Kārli. Mums ir arī suns Reksis. Kādu dienu mamma atnāk mājās no veikala. Viņai rokās ir neliels puķu pods. Kas tas ir? Es jautāju. Mamma smaida un saka, es biju veikalā un ieraudzīju šo podu. Tas bija pēdējais. Tas stāvēja viens pats. Man kļuva žēl, un es paņēmu to uz mājām. Mēs visi skatāmies uz puķu podu. Tajā aug tomāts. Skatieties, saka mamma, tam jau ir ziedi un pat mazi zaļi tomāti. Kārlis ir ļoti pārsteigts. Mums mājās augs tomāti, viņš jautā. Jā, saka mamma, un varbūt mēs varam uztaisīt mazu dārzu uz balkona. Mums ļoti patīk šī ideja. Mēs sēžam virtuvē un domājam, ko vēl var stādīt. Tētis saka, stādīsim baziliku, dilles un lociņus. Tie būs ļoti garšīgi salātos ar tomātiem. Es saku, es gribu puķes. Tad balkons būs skaists un krāsains. Kārlis uzreiz saka, es gribu zemenes, man ļoti garšo ogas. Mēs visi sākam domāt, vai zemenes var augt uz balkona. Tētis saka, paskatīsimies internetā. Mēs atveram portatīvo datoru. Tētis meklē informāciju. Skaties, viņš saka, ir īpašas zemenes balkonam. Tās sauc par nokarenajām zemenēm. Forši, saka Kārlis. Tētis turpina meklēt. Vēl es atradu labu dārzu centru. Tur var nopirkt zemenes, zaļumus un arī tomātus podos. Vēl tomātus? Es jautāju. Jā, saka tētis un smaida, lai mūsu tomātam nav vientuļi. Mēs visi smaidām. Brauksim turp nedēļas nogalē, saka mamma. Sestdien mēs braucam uz dārza centru. Tur ir daudz augu. Ir arī puķes, tomāti, zemenes un zaļumi. Viss ir zaļš un skaists. Es izvēlos krāsainas puķes. Kārlis paņem podu ar zemenēm un saka, šīs būs manas zemenes. Tad viņš paņem vēl vienu podu un saka, 2 ir labāk, tad būs vairāk ogu. Mamma izvēlas baziliku, lociņus un dilles. Tētis paņem vēl 2 tomātu podus. Mājās mēs nesam visus augus uz balkona un liekam podus savās vietās. Tagad balkons izskatās pavisam citādi. Tur ir daudz krāsu un zaļuma. Paiet nedēļa. Mūsu balkons ir ļoti skaists. Puķes zied, tomāti aug,
zemenēm ir mazi rozā ziediņi. Kārlis katru dienu skatās uz zemenēm un jautā, kad būs ogas? Es katru rītu laistu puķes. Mamma gatavo salātus ar mūsu zaļumiem. Tagad mums ir īsts balkona dārzs, un mūsu pirmais tomāts vairs nav viens, tam ir draugi. Nokaranās zemenes. Mani sauc Anna. Es dzīvoju Rīgā kopā ar mammu, tēti un brāli Kārli. Mums ir arī suns Reksis. Kādu dienu mamma atnāk mājās no veikala. Viņai rokās ir neliels puķu pods. Kas tas ir? Es jautāju. Mamma smaida un saka, es biju veikalā un ieraudzīju šo podu. Tas bija pēdējais. Tas stāvēja viens pats. Man kļuva žēl, un es paņēmu to uz mājām. Mēs visi skatāmies uz puķu podu. Tajā aug tomāts. Skatieties, saka mamma, tam jau ir ziedi un pat mazi zaļi tomāti. Kārlis ir ļoti pārsteigts. Mums mājās augs tomāti, viņš jautā. Jā, saka mamma, un varbūt mēs varam uztaisīt mazu dārzu uz balkona. Mums ļoti patīk šī ideja. Mēs sēžam virtuvē un domājam, ko vēl var stādīt. Tētis saka, stādīsim baziliku, dilles un lociņus. Tie būs ļoti garšīgi salātos ar tomātiem. Es saku, es gribu puķes. Tad balkons būs skaists un krāsains. Kārlis uzreiz saka, es gribu zemenes, man ļoti garšo ogas. Mēs visi sākam domāt, vai zemenes var augt uz balkona. Tētis saka, paskatīsimies internetā. Mēs atveram portatīvo datoru. Tētis meklē informāciju. Skaties, viņš saka, ir īpašas zemenes balkonam. Tās sauc par nokarenajām zemenēm. Forši, saka Kārlis. Tētis turpina meklēt. Vēl es atradu labu dārzu centru. Tur var nopirkt zemenes, zaļumus un arī tomātus podos. Vēl tomātus, es jautāju. Jā, saka tētis un smaida, lai mūsu tomātam nav vientuļi. Mēs visi smaidām. Brauksim turp nedēļas nogalē, saka mamma. Sestdien mēs braucam uz dārza centru. Tur ir daudz augu. Ir arī puķes, tomāti, zemenes un zaļumi. Viss ir zaļš un skaists. Es izvēlos krāsainas puķes. Kārlis paņem podu ar zemenēm un saka, šīs būs manas zemenes. Tad viņš paņem vēl vienu podu un saka, 2 ir labāk, tad būs vairāk ogu.
Mamma izvēlas baziliku, lociņus un dilles. Tētis paņem vēl 2 tomātu podus. Mājās mēs nesam visus augus uz balkona un liekam podus savās vietās. Tagad balkons izskatās pavisam citādi. Tur ir daudz krāsu un zaļuma. Paiet nedēļa. Mūsu balkons ir ļoti skaists. Puķis zied, tomāti aug, zemenēm ir mazi rozā ziediņi. Kārlis katru dienu skatās uz zemenēm un jautā, kad būs ogas? Es katru rītu laistu puķes. Mamma gatavo salātus ar mūsu zaļumiem. Tagad mums ir īsts balkona dārzs, un mūsu pirmais tomāts vairs nav viens, tam ir draugi.